Studijā DJ Tomēr. Studijā DJ Nedijā. Put your hands up! Radio Stop FM. Jā, tas ir tomēr mans un šī īstenībā, preses konferences nevarētu teikt kā, bet šis ir īpašs izlaidums, jo DJs tomēr mans tikko ir uztaisījis vienu pārsteigumu priekš visiem Stop FM klausītājiem. Pastāstīšu par viņu. Pastāstīšu. Jā. Šis miks arī nosaukumu vai atklās vai nav neatklās, kā tu domā? Atklāt? Nē, pārsteigums tā tad paliek. Bet, cik es dzirdēju, DJs, tu dodies uz Vāciju, vai ne? Kaut kad tuvākajā laikā. Jā, un tu varbūt kaut ko varētu sameklēt priekš arī Stop FM, varbūt kaut kādas bildes, fotos fotografē un atsūtīju, lai mēs varētu Twitter kontā ielikt un kaut vienu, tā kā, piekrītam, ja? Tā kā, būt un vēl DJs tomēr man, īstenībā es gribēju vēl pajautāt, kur bija pazudis, tieši, es zinu, varbūt tās kaut kāds problēmas ar dators nav, jā, bet kur bija pazudis, kā, vispār nedod pa sevi nekādu ziņu klausītājiem. Jā, cik man jau arī ir ziņa īstenībā, tavs garākais miks īstenībā šobrīd Stop FM ēterā īstenībā tavs miks, atgriešanās miks ir, tāds diezgan foršs un īstenībā diezgan tāds jautrs. Pastāst kaut ko bišķiņ par viņu sīkumos, dažās detaļās. Radio Stop FM. Vietas stundas. Jā, varbūt ir arī doma tev par kādu jaunu Stop FM raidījumu, varbūt līdz galam neatklāt, bet vai tev ir kāda doma? Jā, un tad varbūt tas arī nedaudz kaut ko atklāja priekš mūsu Stop FM, kas kā ziemas sezonas, jo cik es saprotu, tad es tev DJs tomēr man pateicu, tā kā, bet būs special mix. Jā, un esam atpakaļ. DJs tomēr man tāds, par cik mums ēterā 5 minūtes būs un viens īsts jautājums, vai plāno drīzumā iet ēterā, tas tāds jautājums tāds. Jā, varbūt tās plānēm kaut kādus, varbūt, atklāja kaut kādu noslēpumu, par ko tu tā kā plašāk runāsi. Par šo te Šo miks, jā.
Nu, īstenībā, un tagad tāds ir viens jautājums, kurš tad citu būs priekšpēdējais. Jā, mums ēterā vēl 1 minūte. Kas notika tajā tavā priekšpēdējā ēterā? Kas, starp citu, es atgādināšu visiem klausītājiem, visiem Stop klausītājiem, kad pēdējā DJ Tomermana ētera notika tieši to, es pastīšos. Jep, 20. Priekšpēdējais, jā, mums ēterā vēl 1 minūte. Kas notika tajā tavā priekšpēdējā ēterā? Kas, starp citu, es atgādināšu visiem klausītājiem, visiem Stop klausītājiem, kad pēdējā DJ Tomermana ētera notika tieši to, es pastīšos. Jep, 24. jūnijā. Nu, varbūt tās atklāt bišķiņ, kas tur bija pa kļūmī, kad tev tur tik slikti tevi varēja dzirdēt? Jā, nu šis varētu būt kā pēdējais jautājums. Nu, varbūt tev pārsteigums viens arī būs ap citu. Nu, jautājums numur īstenībā būtu 10, laikam vai sanāk, jā. Nu, vai tev tieši, nav tā kā mainījies tā kā priekšstats par Stop FM, ka tu vairs negribētu iet ēterā vai gribētu iet ēterā, nu, vai tev, ir atkal tas cīņas svars, vai ka tu gribi strādāt Radio Stop FM? Nu, paldies, jā, tev, DJ Tomerman, jeb, kā tu pats arī sevi sauc, Bernjēger, tas tā kā, jā. Bet, ap citu īstenībā, tagad varbūt ir kāds jautājums, ko tu man gribētu uzdot. Pēdējo reizi ētrā es biju tūlīt tieši pateiksim precīzi datumu. Pēdējo reizi ētrā kaut ko no tā. Nedaudz. Stop FM. Sports ziņas piedāvā Delfi Sports, kā vienmēr radošais ziņu portāls Latvijā. Sports ziņas, kamēr arī daudzām priecīgām vēstījumiem. Jā, tā arī bija rīta kafija, kuram ir uzspiests viens laiks. Nu, ko paldies DJ Tomerman vai DJ Tom, tā kā paldies tev par šo tā kā perfekto sarunu, un tālāk jau mēs ar DJ Tomermanu bišķi aizskatā apspriedīsimies, tā kā čau! Tātad čau arī tev! Studijā DJ Nenijā. Studijā DJ Tomerman.
Pepe! Come hermano, mira! Yeah! You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. When seas will cover lands and when men will be no more, don't think you can forgive you. Yeah, when there'll just be silence and when life will be over, don't think you will forgive you.